man jau pēc tiem 10 gadiem tā jāsāk skatīties to dzīvi, tā jocīgi ir, bet vispār jau šodien, ko var pateikt? Paši zinu, kāda apstākļa šobrīd ir. 1,5–2 gadu atpakaļ zemē cenas gāja tikai tā, tagad tā līkna. Man jau liekas, ka tādā pašā tempā, ka tik negriežās, ja nākošais gads būs zemniekam tāds kā 2 gadi pēdējais, domāju, tai zemē tāpat tā līknīte, viņa iet uz leju. Zemes cenām un visā tāda līknīte vispār zemniekiem ies uz leju, jo kaut kas kārtībā nav. Labi, drusku jau pa rožaini tā dzīve izskatījās, zemniekam nekad nevajadzēja tā būt, kad ķer un pērk un zemes pērk un nomas iet 300 eiro hektārā, kaut kas traks. Es teicu, nē, es nevaru 300 eiro par hektāru maksāt, man tāda peļņa neiznāk, bet citiem tā kā iznāca, bet iznāk, kā iznāk. Ir jau kaut kāda bankroteļa vienam otram un, cik tu, nevar jau, kur tu tos līdzekļus dabūs, lai tādu naudu maksātu, ne vienkārši loģikai jābūt tai lietai, ne? Tā kā es redzu? Es redzu, gan jau būs labi. Es tā ceru, ka man jau kāds kaut kādā pēdā ieies, ir kas viņa pēdā kaut kur drusku kaut kur un tā, kaut ko jau skatīsies. Tā kā, tā. Gan jau latvietis zemnieks izdzīvos. Es tā vienmēr tā pie sevis teicu,